Daudzi no jums noteikti atceras sāgu par tiem mistiskiem līgumiem, kādi tika parakstīti starp valstīm un eksperimentālo šļuru piegādātājiem. Pateicoties tiem, arī mūsu valstī vēl joprojām ir jāiepērk šīs pilnīgi bezjēdzīgās un bīstamās substances par 63 miljoniem eiro. Tāpat tas ir visās citās valstīs, un vagariekuši Eiropas komisijas ir stingri noteikuši, ka neviena valsts nevar izsināt kaut kādas sarunas atsevišķi. Turklāt jau martā mūsu pašu mediji rakstīja par to, ka arī pret kādām citām iedzīgākām zālēm tās samainīt nevarēs, piemēram, onkoloģijas pacientiem nepieciešamajām. Un tas viss pateicoties Eiropas korumpētajai pārvaldniecei von Leyenai, kura savulaik pamanījās slepu sarunāties ar Pfizer bosu burvu un sapirkties miljardiem dozu visai Eiropai. Par šo joprojām nav nekādas skaidrības, un ja atceraties, tad vairāk Eiropas parlamenta deputāti Covid laikā runāja gan par šo, gan par īsteno šīs substances efektivitāti un drošību. Viņi toreiz arī demonstrēja šos publiski pieejamos līgumus, un tur skaidri bija redzams, ka lielākā daļa tajos rakstītā vienkārši ir aizklāta. Līdz ar to pat viņiem nebija iespējams ar to īsti iepazīties un saprast, kas tad tieši tur ir rakstīts. Taču tas viss netraucēja von Leyenai šī gada 13. septembra runā lepni paziņot, ka zem viņas vadības ir novakcinēts vesels kontinents un liela daļa visas pasaules. Atliek tikai jautājums, bet ar ko tad? Oficiāli publicētais līgums ir uz 104 lapas pusēm, un lielākā daļa no tā viss izskatās šādi. Gandrīz viss ir aizklāts ar melniem pleķiem, nekas nav skaidrs ne par ko, bet no 60. līdz 104. lapusē vispār nav neviena teikuma, tur viss ir slepens un aizklāts. Bet pa šo laiku ir bijis kāds interesants notikums, proti pagājušā gada 22. februārī tāda organizācija ar nosaukumu Health Justice Initiative iesniedz prasību Dienvidāfrikas tiesā atklāt šīs valsts līgumu ar šīs pašas Pfizer kompānijas līguma saturu. Pirms tam prasība tika iesniegta Dienvidāfrikas Nacionālajā veselības dienestā, kas, protams, atteicās to darīt, un tad šī gada 17. augustā Pretorijas tiesā tika panākts spriedums, kurā šīs valsts attiecīgais veselības dienests bija spiests izlikt atklātībā attiecīgo līgumu pilnā apjomā ar visu informāciju, ieskaitot gan pasūtīto daudzumu, gan cenu. Intereses pēc te var redzēt, ka kopējais pasūtījuma apjoms ir 50 miljonu dozu. Piegādes grafiks 21. gadā bija sadalīts pa 4 partijām, un katra doze tiek tirgota par 12 ASV dolāriem. Kopējā līguma summa sastāv $600 miljonus vēl bez nodokļiem. Turklāt līguma slēgšanas brīdī FDA vēl nebija šo substanci apstiprinājusi, tāpēc te ir tāds punkts, ka, ja tas nebūtu noticis līdz 21. gada jūnijam, tad iemaksāties $100 miljonu priekšapmaksas tiktu atgriezt atpakaļ. Tāda cipara mums ir tikai par vienu valsti. Tālāk tur seko vēl visādi papildinājumi un tā tālāk, bet šai sakarā svarīgi ir pašiem savām acīm pārliecināties par to, kā izskatās Pfizer imunitāte pret jebkādu tiesvedību un kas ir teikts par šīs substances drošību un efektivitāti jau toreiz. Te ir atsevišķa sadaļa, kas nosaka par pienākumu valsts vadībai aizstāvēt gan Pfizer, gan visas tās apakškompānijas, kontraktorus, izplatītājus, servisa nodrošinātājus, klīnisko pētījumu veicējus, visas pošu izstrādē tiešā vai netiešā veidā iesaistītās personas, direktorus, darbiniekus un tā tālāk. Vārds sakot, tik viens, kam ir jebkāds sakars ar šo poti, ir absolūti svēts un neaizskarams pret jebkādām prasībām, zaudējumu piedziņu vai atbildību par to, ko šī substance var nodarīt. Bet ko tā var nodarīt, to neviens nezina, ieskaitot arī pašu Pfizer. Laikā, kad mums visiem tika skandināts par drošo un efektīvo poti, kas pasargāšot no saslimšanas un transmisijas un stāstīja, ka visi klīniskie testi esot pabeigti, tad skarbā patiesība ir tāda, ka šajos līgumos skaidri izlasīja to, ka tas viss bija un ir meli. Tas, kas ir aizklāts publiskā Eiropas versijā, ir izlasāms šeit, un tas skan tā, ka ilgtermiņa efekti un efektivitāte šobrīd, jeb to brīdi, nav zināma. Ir iespējams blaknes, kādas šobrīd nav zināmas. Pircējs saprot, ka šis produkts nav palaižams sēriju veidā.
Tad kā sauc procesu, kurā cilvēkam tiek ievadītas vielas, kuras efekti nav zināmi un nav izpētīti? To sauc par medicīnisku eksperimentu. Un panākt to ar draudiem un šantāžu, tas ir noziegums pret cilvēci, bet tieši to taču mēs arī teicām no paša sākuma. Bet vēl interesantāk ir tas, ka arī Eiropas līgums jau faktiski atklāti ir pieejams vairāk kā 2 gadus un bez nekāda tiesas sprieduma, jo to jau 21. gada aprīlī publicēja itāļu kanāls RAI, uz to toreiz atsaucās arī Spānijas viens no lielākajiem mēdījiem Vanguardia, un arī Eiropas Reuters to pieminēja. Tikai neskapēc pēc dažiem rakstiem par to tēmu viss pieklusa un mediji turpināja slavas dziesmas un mudināja visu špricēties. Tas joprojām ir tur atrodams, un te var redzēt pasūtījumu, piemēram, uz 200 miljoniem pošu, ar iespēju papildus pasūtīt vēl 100 miljonus, un cena par 1 dozi Eiropā bija 15,5 eiro. Varat pareiķināt, kāda tur sanāk kopējā summa. Šeit iepriekš aizklātajās lapās var izlasīt arī to, kā Eiropas komisija apņemas reklamēt šo produktu kā globālu labumu. Protams, arī šeit ir tā sadaļa par atbildību, kuras nav. Katra valsts atbild par sevi, un visi Pfizer darbinieki ir neaizskarami. Bet pats galvenais rindko par to, ka valstis saprot un atzīst substances steidzamo izstrādi un to, ka tās efekti un drošība ilgtermiņā nav zināmi, ir arī šeit un, saprotams, visos citos līgumos ar visām valstīm. Līdz ar to katra valsts atzīst to, ka ir spiedusi savus pilsoņus piedalīties šajā eksperimentā, kura sekas nevarēja būt un joprojām nav zināmas, jo viss tikai sākas. Tās atklājas tikai tagad dažādos pētījumos un statistikas kļūst aizvien biedējošāk. Taču par to joprojām neviens īsti nerunā, šī tēma joprojām tiek cenzēta, bet Eiropas zāļu aģentūras lapās tā rakstīts, ka vakcīnai jau nemaz nav noteikts kaut kāds minimāls efektivitātes procents. Nu lūk, un ko no šī visa mums būs saprast? Nu vienkārši atcerieties šo, kad jums atkal nākamo reizi piedāvās piedalīties drošā un efektīvā eksperimentā ar nezināmām sekām, jo tādi jau noteikti vēl būs.